Hei, gaiši. Šodien uzbūvēsim pa lielu skāpi un parunās par šabloniem. Laižam. Šabloni kaut kas tāds, kas varbūt nav tik svarīgi, ja tev jāuzbūvē viena mēbele. Bet tikko kā tev jāsaliek kopā kaut vai tās pašas 5 atvilkums no vietas, es nevaru iedomāties, kā es to darītu ar brīvu roku un cik tas beigās būtu precīzi. Tāpēc man liekas, tā ir baigi svarīga tēma. Tagad runā par galdniecību. Un pats galvenais, ko es sapratu, ir tas, ka tas, ko dara milzīgās rūpnīcās uz milzīgiem darba galdiem, pat ne milzīgās rūpnīcās, bet to visu var izdarīt ar elementāriem pāris šabloniem, un parasti pāris skrūpistolēm. Piemēram, šitā kaudzīta gataviem un arī paštaisītiem šabloniem mums palīdzēs to mēbelīti saskrūvēt kopā daudz precīzāk un daudz ātrāk, nekā mēs to darītu vienkārši ar brīvu roku. Un šodien es jums parādīšu absolūti, kā visu šito arsenālu lieto. Tā kā, es domāju, mēs esam gatavi, pakojam DTS ārā un laižam. Pakojot ārā, un šito es saku ne pirmo reizi, pats galvenais detaļas uzreiz sašķirot pa izmēriem. Salikt vienkārši vienādās kopā tā, lai kad tev vajag kaut kādu detaļu, tu uzreiz nojaut, kurā virzienā viņi ir un kur viņi meklē. Par šito es runāju arī tajā sērijā, kur mēs liku kopā gatavu ripo skāpi. Un tas ir baigi svarīgi, tāpēc kā plus mīnus kārtība, kas es saprotu, tas galīgi nav mans lauciņš, bet kārtība palīdz. Un kā vienmēr pats pirmais, ko man montāžā patīk izdarīt, tas ir paņemt pašu vienkāršāko no visas mēbeles. Šitai gadījumā tie ir augšējie antresoli. Tāpēc kā augšējiem antresoliem nekā nav. Burtiski tur nav nekāda plauka, nekā tam līdzīgi. Tās ir 4 detaļas, kas skrūvējas kopā un viņam virsū uzsitās muguru. Pat cik mūsu skāpim no visām pusēm ir paneļi, tas nozīmē, ka mēs viņu ar skrūvēt vienkārši uzskrūvējam. Mums nav vajadzīgs savilcēji un līdz ar to darbībā iet mūsu pirmais šablons. Šitā ir stūrklampa, kur jau jūs redzējuši ļoti daudz reizes, kā es izmantoju. Viņu izmantojas pavisam vienkārši. Mēs viņu uzliekam virsū vienai detaļai, iegriežam, pēc tam noliekam otru detaļu. Katru reizi mums ir jāpagriež nedaudz vaļā, saliekam kopā, pēc tam piegriežam nedaudz ciet. Un pēc tam otru reizi noliekam pirmo detaļu. Un mūsu 2 detaļas mums stāv 90 grādos. Šitā palīga ierīce viņa noteikti ļoti atvieglo dzīvi, un viņa nemaksā daudz, kas ir, 2 baigie plusi, bet viņai ir arī savu mīnus. Viens no tiem ir tas, ka šitas te stūrītis, ko tu savilku, šis būs ļoti labs, bet otrs, šitas stūrītis spēcīgi staigā. Pat tajā brīdī, ka augšpuses savilkt, šitā apakšpuses, viņi stāv kaut kā šitā te, viņi stāv ieslīp. Es ar to cīnos pavisam vienkārši, es pārlieku pāri maliņu, un tad jau es ar roku varu notūnēt tā, lai viņš stāv tā, kā es gribētu, lai viņš stāv. Viens no šitās klampas plusiem ir tas, ka tu vari apstrādāt salīdzinoši biezas detaļas, tāpēc, ka šita te iekšā var ielikt kaut kāds 7 cm vienkārši nospied un attais vaļā. Un ja tev galviņa kaut kas nav kārtībā, tad tu vari arī šitā te grozīt viņu no viena līdz otram galam. Daudz mēs par cenām nerunās, bet šitā te man izmaksāja vesels apburbuļojoši 12 eiro. Es nezinu, kā tagad tas sūtīšanu visādos Temu un tā tālāk, bet jā, es viņu dabūju uz akciju Temu, un es domāju, ka viņš savu naudu sen jau ir atpelnījis. Bet, ko tu vari dabūt nedaudz dārgākā, augstākā cena kategorijā. Īstās leģendas šito rīku zina. Tas ir Hebors. Hebors ir tieši laminātniekiem. Viņš burtiski tāpēc arī tikai domāts. Manā skatījumā tas ir ideālais rīks. Skaties. Burtiski uzmet virsū, nekāds vītens, ekscentrs, gatavs. Tad iebīdam vietā otru detaļu. Gatavs. Un noliekam tā.
lai viņš stāvētu maliņas tiesas uz iekšu. Un viss. Kāpēc es teicu, ka šī ir leģenda? Tāpēc, ka šitas te aparāts, viņš galdniekā ir ilgāk nekā es. Šitas nav mans, es viņu aizņēmos no darba, vienkārši tāpēc, ka viņš ir baigi labais un es gribēju arī jums viņu parādīt. Šitas instruments ir gāsts pie zemes vairāk reizes nekā pensionējusies Amsterdams meitene. Viņš ir vienkārši neuzveicams, viņu nevar iznīcināt. Viņš ir burtiski milzīgs alumīnija kluts. Un visos virzienos pastiprināts. Tā kā šita te ir kārtīga riba, šita te visur ir ribas un te visur ir ribas. Un ja tev ir kaut kādi divi šitādi, tad tu pats arī esi vienkārši neuzveicams. Nu, un runājot par mūsu tēmu, par šabloniem, šito te, priekš šito darbiņu, ko mēs tagad darīsim, sitīs klāt muguru, arī īstenībā daudzām kaut kādām lēto mēbeļu kompānijām, tur visādi Optimusi un tā tālāk, Ikea, man liekas, viņiem arī nāk līdz šablons. Jo uzliekot virsū muguru un mērot diagonāls arī, sanāk, ka tā muguriņa kaut kādā vietā varbūt ir milimetri no malas, kaut kādā 2. Līdz ar to tu nevar zīmēt virsū, kur tu sitīsi savus nagliņus uz muguras, tev vajadzētu to darīt tieši pēc mēbeles malas. Bet es jāfiganais galdnieks un es to daru brīvu aci. Pat cik šitā te ir taisna detaļa, ar šitās te plakne viņas mēdz izliekties. Un šitā vidū es redzu, ka ir vairāk. Un tad es vienkārši viņu paspiežu iekšā. Un tad es zinu, ka viņi tur ir taisni. Tagad, kad viena garāmā mums piesist, jāsamēr diagonāls. Kāpēc? Tāpēc, lai zinātu, vai mūsu skapītim visi 4 stūri ir 90 grādos. Un ja tas ir pietiekami šaurs skapīts, tagad šitas, jā, tad tu vienkārši īsi to var izdarīt, bet tik un tā ir iespēja nokļūdīties. Ja tu vienam paņem šitā un otram šitā, tas jau ir kaut kāds pusmilimetrs. Tāpēc ir šitāda maza šabloniņa. Šitas te ir domāts tieši tām diagonāļu mērīšanai. Nu, un strādājuši pavisam vienkārši. Šita te vidū ir magnēts, uzmet virsū un visu, un viņš griežas. Līdz ar to, katru reizi, kad tu viņu uzliec šita te, viņš pats atrod stūru. Viņš nostājas tieši stūrī, kas ir baigā feature, tāpēc, ka tu katru reizi zini, ka viņš nostājas stūrī. Re. Mēs uztaisījām kasti. Taisam nākamo. Hop. Nu, lūk, mums ir vesels 3 kastiņas. Un tas, ko pirms tam teica, cenšamies darīt visu maksimāli, visu vienkāršo, tā, lai paliek sarežģītais uz beigām. Šitie 3 jāndresoli, šaurais un 2 platie. Un tagad laiks salikt apakšējo labo kastu, tāpēc, ka tai praktiski nekā iekšā nav, tur ir tikai stanga. Šitas gan ir bišķi cimperlīgāks process, bet tikai tāpēc, ka detaļas ir lielāks. Šabloni izmantojos tieši tie paši. Un šis ir viens no iemesliem, kāpēc mums vajadzēja lielu galdu. Amerikāņi diezgan bieži saviem framing darbiem izmanto corner clamps vai kaut kā tā. Kaut kur uz ekrāna uzlikšu bildi, tā lai tā bildi pavisam skaidra. Visādi woodpeckeri par ļoti dārgu naudu, kas manā skatījumā, vismaz, ja iestrādā vienu biezumu materiāliem, ir pilnīgās auzas. Un varbūt es kļūdos, un tā nemaz nav, tāpēc, ka, teikšu godīgi, es nekad neesmu viņus mēģinājis. Ir tāds štels, kam tu skaties virsū un vienkārši saproti, ka tur kaut kas nav ritīgi. Man nav jābūt pilotam, lai redzētu helikopteru kājām gaisa augšā kokā un saprast, ka tā viņam nav jābūt. Šito viltnieku tagad mums uzreiz vajadzētu apgāzt uz visticamāk sejas, tā lai mēs varētu sist virsū muguru. Vēl viens labs piemērs, tev nav jābūt galdniekam, lai ieraudzītu šito skrūvīti.
saprast, ka es viņu ieskrūvēju pa dziļu un pa ilgu turēju uz pogas skruķenē. Jā. Gan jau, ka pamanīja, ka sāna skapim iet cauri un horizontālais nostājas pa vidu. Nu, un šitas milzīgais skaps, ja mēs uzliks te kaut kur kāju, viņš burtiski pat nenostāsies. Es domāju, viņš vienkārši sabruks. Hāfele aksilo. Viņas ir lielās un mazās, un ir lielās aksilo, un šitās te ir mazās 48. Nu, viens ir tas, kā man, teiksim, patīk, viņam ir baigā amplitūda. Viņu var izregulēt. Huiku viņa tālu izregulēt, redzēji? Uz leju tu jau redzi, te ir viens šitas te regulējamais un te ir vēl otrs. Nu, šitie viltnieki apzīmē to punktu, kurā tā kāja ir savā tā augstumā, kā viņa pārdodas. Viņam var nopirkt papildus pumpiņu, tu regulē virtuvi, ne, un saprot, ka tā grīdi ir tik šķība, ka vienkārši tev nepietiek augstums. Viņam ir nopērkam pagarinājumi, burtiski kaut kāds neatceros eiro gabalā, vai ne? Tu vari 10 tādus nopirkt un iemet savā koferī, kas vienkārši tā kā tāds tablets uzmaucas apakšā, un tev kājiņi jau nav jāliek, pat ja tev pietrūkst augstums. Tad, protams, tas, ka viņam ir pieejama daudz augstuma, tagad šitās te mazās 60 mm un šitās te 120 nieces. Nu, un vēl arī ir pa vidu. Un, kas vēl, viņam ir baigi svarīgi. Bet viņam ir rekuši tāds te viltnieks uz augšu. Un manā gadījumā tas ideālais variants. Mēs viņu noliekam šitā te, un viņš stāv līdz malu. Mēs te varam ieskrūvēt iekšā skrūvu arī sānā, un viņš turies gan plakni, gan sāni. Un vēl viņam ir baigais bonus montāžā, kas man ļoti palīdzēja jau līdz šim. Viņam ir šitāda te roka, kas ir itīgi sasodīts superīgi. Šitas ir lētākais reāli variants, viņas ir arī dārgāks, bet šitā te bez eņģīča šitai vietā vienkārši taisnā roka. Maksāja kaut kā 3 eiro pēc, un viņi katra centa vērta. Kāpēc? Tāpēc, ka burtiski uzmauc un regulē savu augstumu. Pieņemsim, ka te ir virtuve, ne? Tu vienkārši ar vienu roku apakšā regulē, un ar acīm var skatīties uzreiz uz līmeņa rādu, ko līmenis rāda. Un tas ir tik ērti, vienkārši tev vispār nav jāložņa pa grīdām. Un jā, nu, brīnišķīgi. Atceries, sākumā uz galda mētājās šitik te vienkārši MDF gabals. Tas arī šablons. Un, lai arī tevi šī īsti neiedaras, tāpēc kā aksilo kājas liekas no tuvāk malai, bet ar šito te viltnieku pavisam vienkārši parasti no malas izliek kājas. Kā tas notiek? Uzmetam virsū, atzīmējam klik, klik. Nu, un tāpēc šito te jau arī izliek kājas. Šitai gadījumā gan pavisam vienkārši, tāpēc, ka ribiņai jābūt uz sāni, tad mēs varam uzzīmēt šitā. Tev nav obligāti jāgriež kaut kāds MDF gabals, lai to darītu, vai ne? Bet vai tu izmanto lineāli, vai tu izmanto kaut ko citu, vienalga, ko tu izmanto. Jebkurā gadījumā tas ir šablons. Par šabloniem šodien mēs runājam, vai ne? Nu, un pa visādiem patīkamiem sīkumiem, kā piemēram jaunam skrūpistolēm. Tā nav apmaksāta reklāma, es pirku par savu naudu, nebļauz mani. Kāpēc vajadzīga šitā pa vidi? Es domāju, ka jūs paši visi saprot, tas ir vienkārši tā, lai nelocās. Varētu likt arī 2, bet es īsti neredzu vajadzību. Šitās lielās muguras, šīs mēs uz nagliņām vairs nenaglos. Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka tas skaps ir liels un tur ir 4. stāvs un nav īsti skaidrs. Mēs domā, ka mēs ienesīs iekšā, bet varbūt kā arī neienes, ne? Tāpēc, nu, labāk, lai vienkārši šī ir iespēja viņu izjaukt. Darba vietā man sanāca tikt pie veselas kastcera, kas šitās atcerās, gan jau kā atcerās, šitās te mazās mēbeļu šeibiņas. Viņai baigais laukums. Un izliekot 3 nieces skrūvu cauri, nu, protams, var arī savādāk lietas kādas tev tās skrūvas cauri, bet, redzi, skrūvēja uzreiz tā galviņa, viņa ir ritīgi liela, kas nozīmē, ka viņa kārtīgi to muguru turēs vietā. Un, ja kas, nu, mēs viņu varam vienkārši izskrūvēt ārā. Staipīt pa grīdu uz skapa varētu nebūt produktīvi. Pamēģinās no esošam rezervas daļām vienkārši uztaisīt rati tīri tā, lai varētu aizstumt viņu uz otru. Kā sanāks, redzēs. Tā kā mierīgi. Haha! Tu redzēji?
Ideāli. Es domāju, ka mēs kastītes pietiekami skrūvējuši kopā. Šito te nākamo kastīti savācam aizkadrā. Nu, un tad jau to, kas viņā iekšā, tur mums ir paredzēts 6 atvilkums. Es domāju, ka to jums būs daudz interesantāk paskatīties. Ja kancik turet, ka šitā viņa banksāja. Jūs zināt to sajūtu, kad viss ir pārdomāts, viss ir izdomāts un viss perfekti strādā tam, kā jāstrādā? Es arī nē, un es vēl neesmu drošs, kā es detaļas salikšu savā starpā, bet es absolūti zinu, kā viņš izskatīsies beigās. Jebkurā gadījumā tagad vajadzētu sastēlēt šitās te iekšas. Un šis jau mums ir gatavs korpus, praktiski, kuram mēs jau varam salikt, kā stāvēs atvilkums, kādos augstumos fasādes un likt klāt vadotnes. Ārējā šablona. Kurš strādā tikpat superīgi kā oriģinālais, tikai viņam nav pārbīdama skala, ja tev vajag dziļāk likt. Nu, tāpēc es uztaisīju divus attālums – 38 un 58. Es neredzu vienkārši jēgu pirkt oriģinālo šablonu, kas maksā, ja nemaldos, pie 90 eiro. Nu, es viņai neredzu to vērtību, tāpēc, ka pat oriģinālais šablons mums viņš darbā ir, viņš melo. Un es esmu runājis ar citiem, kas arī izmanto, nu jā, tas šablons arī melo. Manējais ir tieši tikpat precīzs. Komplektā viņas izmantoja urbīti, kas ir domāts plauku turētāju urbšanai, kas nāk līdz krēku šablonam. Un viņš strādā šitā. Pieliekam pie līnijas apakš. Atzīmējam. Tieši tāpat apakšējiem, tieši tāpat pavisam apakšējiem. Kāpēc tikai priekšpus? Nu, tāpēc, ka man patīk pārbaudīt visu divreiz, un tā kā es esmu uzlicis vadotni, es pielieku stūreni, apskatos, vai viņi taisa, un tikai tad skrūvēju aizmugurējo skrūvu. Absolūti superīgs veids, kā izlikt vadotnes, pieliec stūreni, izvelc viņu ārā, un vadotnes svīri izmanto kā roku un vienkārši cel augšā. Kamēr tu jūti, kā atdurās. Un viņi ir perpendikulāri malai. Un vēl es nogrieztu divas šitādas te detaļas. Precīzi 5 platuma. Kāpēc? Tāpēc, ka 5 man ir šitās te platums, kas ir paredzēts līdz šitai sieniņai. Līdz ar to viņi tur nepaliek, viņi vienkārši tur ir, kamēr es samontēšu kopā mēbeli, un tad es viņu izņemu ārā. Nu, un pats galvenais šitā situācijā ir, kas, redz, šitā palīgierītes mums palīdz kā, nezinu, te ir perfekti 5, un mēs jau otrā pusē varam nomērīt. Tur arī tieši tāpat ir 5. Šitam blokam gan mēs ielikt 2 kājas, viena priekšā, viena aizmugurē. Tīra tāda ideja, ka tur ir diezgan paliels svars un lai laiku viņš neizliecās. Nu, un kamēr man lādējās kamertē, es jums neparādīju, mēs piesita, protams, pieskrūvēju tieši tāpat arī šito muguriņu vietā, uz šito horizontālo. Tas ir pavisam vienkārši, es redzēju mēbelītes, kam mugura nav piesista katram horizontālam, un beigās sanāk kā? Beigās sanāk, ka tā mugura laika bišķiņ kaut kas palocās, nu, un līdz ar to tev ir kaut kāds, tīzelu šķirba. Mums tāds nevajag. Sestdienas rīts. Sestdienas gribas čučēt. Bet mums ir jāturpina mūsu projekts. Kaut gan šodien ir tāds laiks, ka, lietus līst, karstums ir beidzies. Nu, un ko tu citi izdomās? Tu dzirdēji?
No šito te smuko melno mākonu nāca tāds zibens vienkārši, tāds pērkons. Kapitāli. Un pasies, tur ir vienkārši pelēks. Starp citu, jā, tiem, kas man nesako pārējos sociālos tīklos, tie laikam ir palaiduši garām. Mūsu bērītim bija nobrukusi kārba. Bez remontdarbiem neiztikt un tādas lietas nav paredzamas. Bet jā, mūsu bērītim bija nobrukusi kārba. Mēs nomainījām kārbā kaut kādas gultiņas un mēs nomainījām sajūgu. Un, var sakot, mēs tur normāli ielikās. Bet tagad mēs ir diezgan droši par šito aparātu. Un vēl mums ir nedaudz jaunumu. Apkurs skatulu veidā. Es biju aizlaidis mērīt mēbelīti un viņi tur kā reiz demontēja un, var sakot, pa lētām naudām Rudolfs tika pie 20 kW krāsnes. Ja jūs zināt, kā es čakarējos viņu iekšā dabūt garāžā viens pats, tas ir vienkārši murdzins. Viņš sver tiešām, es nezinu, cik viņš sver, bet viņš sver labi. Bet šitas te mums ļoti atvieglos dzīvi, tāpēc ka te šitai te cūkstāli, kas, jā, es saprotu, arī būs jāsakārto, bet pagaidām ir tā, kā ir. Te mums ir arī sistēmā. Mums ir praktiski viss mazais loks, vēl viss sūkani iekšā. Un te mums jau ir raģiņa. Bija tā paruna, ka jāgatavo ir rati ziemā un ragaus vasarā. Tad mēs pie tā cītīgi strādājam, vai ne, un redzēs, kur tas viss vēl nonāks. Ejam strādāt. Kā mēs parasti tur bijām plaukts darbā, tas pavisam vienkārši mēs noliekam uz galda detaļas, sazīmējam līnijas, bet priekš katra augstuma mums jāzīmē savu līniju. Tas nozīmē, ka ja tu gribi 3 pozīcijas plauktu turētājiem, tad tu uzvelc no sākuma vidējo, tad abas malējās. Kā es to daru pie sevs? Ar vienu līniju. Mums ir šitāds te šablons, kur mums savulaik uzdāvināja Forkus. Un pavisam vienkārši ar šito te šablonu mēs uzzīmējam vienkārši vienu līniju. Un jebkurā no šitiem te urbumiem, viņš ir 3,8 mm no malas, uztais urbumu. Pēc tam tu viņai ievieto mazo tapiņu. Mazo tapiņu vienkārši nofiksē šablonu vietā. Un pēc tam tu vari urbt kaut vai visā šitais pozīcijās. Ja tev vēl ir pa maz, ieliec kādā galējā pārvieto un urb pārējās pozīcijas. Un tieši tik vienkārši viņu arī strādāt. Un, es nezinu, ko vēl piebilst, viņš burtiski vienkārši superīgs štēli. Ja tu, teiksim, gribi tālāk urbt, jebkurā no caurumiem vienkārši iebāz tapiņu, un tev atkal tālāk būs tavs 3,2 mm sols. Tu vari burtiski saurbt šitā te visu sāni, pēc tam iebāz nākamajā un urb atkal tālāk uz nākamo. Tas ir tik vienkārši un burtiski tu vari visu sāni saurbt. Tikai jau viena atzīme, pirmo. Ja tev vajag mēbele iekšā, kur jau ir satapots kopā, kur jau ir mugura un tu nevar no malas pielikt viņu klāt, tad pavisam vienkārši šito te viltnieku var noņemt nost. Par šo un citiem šabloniem, ko redzēju šīs dienas sērijā, paldies mūsu draugiem no Forkus. Viss oranžās frēzes un disks, ko redz mūsu sērijās, nāk tieši no viņiem. Pie viņiem veikalā uz vietas ir lielākais CMT piedāvājums Latvijā. Nevis noliktavā internetu veikalā, bet tieši uz vietas veikalā, kur var aiziet un viss paturēt rokās. Priekš manis tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka ja es esmu izdomājis aizbraukt un nopirkt kādu mantiņu, es gribu nopirkt kādu mantiņu. Nevis gaidīt nedēļu, kad atnāk no noliktavas. Vēl uz vietas atradīs veselu kaudzi ar krēku šabloniem, plauktu turētāju urpšanai, eņģiem, un, protams, pocket hole. Forkus ar savu atbalstu mums palīdz jau no laikiem, kad te bija parasts stāls, tā ka, ja tu arī gribi pateikt paldies, tad droši uzspied uz linku aprakstā un uzmet acis, varbūt tev kaut kas nodara. Tagad laiks nobeigt mūsu skati. Ja es kaut ko iemācījies pa saviem 11 gadiem ar laminātu, tad tas ir tas, ka flomīti vajag nomazgāt uzreiz. Nevis tā kā pēc nedēļas objektā viņš ir pastāvējis. Vēl, protams, urbjot atzīmēja arī augšpusi. Burtiski katram pa mazam ķeksītim, vienkārši tā, lai mēs zinātu, kur ir augšpusi un nesanāk tā, kā noceļot kaut ko nost no galda, ka viņi pēc tam grozot, tu sajauc un uzliec un vienam vidējai sienai, teiksim, plaukti zemāk. Tagad šito kastu arī liekam kopā. Starp citu, ļoti laba metoda. Ļoti viegli, kā izlikt vidējos plauktus, vidējās starpsienas. Ir nolikt vienkārši plauktu izmēra detaļas
vajadzīgajās vietās. Tavu vidus siena ir vietā, un nekur viņi nevar staigāt, un viņi ir savā vietā, un tā viņi arī paliks. Par šito mēs jau ir runājuši nereiz vien, un tas ir tas, ka varbūt tev ir kaut kāda kļūda detaļām, varbūt tev ir kļūda aprēķinos, varbūt tev detaļa atsūtīt nepareizā izmērā. Ja tu viņu pēc fakta pamēģini vietā, tad tas nozīmē mazāk pārsteigumu objektā uz vietas. Korpus mums ir gatavs. Principā augšējos tagad vajadzētu pievilkt klāt pie apakšējiem. Protams, kā vedīs uz montāžu, mēs viņus skrūvējam vaļā. Palikt stangas iekšā, pielikt durus priekšā, bet pirms tam atvilkums. Un atvilkums, protams, arī ar šabloniem. Urbjam arī mēs atvilkums pēc šablona. Kāpēc tā? Pat cik apakšā mums iezāģējās iekšā atvilkņa dibens, tad no šitās malas mums vajag vairāk. No augšpusē var būt tuvāk. Līdz ar to, reku mums ir centrs, reku mums ir tuvākā atzīme un reku tālākā. Un pašam lētākām mājām un dārzam urbim ir smuka atdurīt, kur burtiski dziļāk par šito tu nevar ievarat. Protams, noregulē kā tu pats vēlies. Bet jā, tas ļoti palīdz un tas ir ļoti veselīgi. Starp citu, es jau kaut kur minēju, ka es nopirku mājā un dārzam pašu lētāko urbu. Un man pa viņu ir ko pastāstīt, bet ja tu gribi to zināt, tad droši ieraksti komentārā. Un kaut kad mēs uztaisīs pa viņu apskatu. Un sanāk, ka šito te vienkārši uzparikt, kas burtiski ir veidot no 3 dēļiem, praktiski 5 minūšu laikā, saurbam 12 šitādas sāns. Tā, ka burtiski nes un montē. Pat cik oriģināli viņam nav galds, viņam ir tikai skrūspīlīt virsū, tad apakšā ir viens dēls, kur mēs varam iespiest galdā, un viens dēls, lai ir pamateni stabili, kur uzlikt, vairāk vai mazāk stabili, kur uzlikt detaļu. Un trešais vienkārši lineāls, kur ir atzīmīts. Un tas arī viss. Un šitā brīdī, kā atvilkums jāliek kopā, parasti nāk tā, kā šitā pat mūsu stūra klampa. Un es viņu vienkārši nostiprinu pie galda un skrūvēju atvilkums kopā. Bet, pat cik mums uz vietas ir kebors, tad loģiski izmantojam to. Un tajā pavisam tas pats process, kas bija ar sāniem, tikai vienīgā atšķirība, ka tev šitas te jau ir nostiprināts pie galda. Līdz ar to tev nav jāuztraucas, ka viņš varētu sākt kustēties vai kaut kas tam līdzīgs. Nostiprini vienu, otru, pavelc nedaudz uz aizmuguru un visu. Vienkārši skrūvē kopā. No pieredzes pēdējo sānu gan visvieglāk uzlikt virsū vienkārši šitā un pieskrūvēt pēc fakta. Un šitā te mums nepilnas minūtes laikā ir gatava kaste. Vēl viņai tikai jāieliek dibens, jāpieskrūvē atslēgas un jāizvarba aizmugurē, kas arī notiek pēc šablona. Mūsu atvilkņa dibens vienkārši ieslīd iekšā gropītē, kur mēs pirms tam izdzinu uz zāļi. Uz šejienes virsū stāvēs sliedes, pa kurām atvilkums staigās, un viņam ir vajadzīgs atslēgas. Tās montējas šeit. Atslēgas jānoliek līdz ar priekšējo malu. Tas nozīmē tieši. Un es tā īsti nevaru saprast šito laminātu klucu, ko te tikko paņēmu. Arī tagad var nosaukt par šablonu, ja es viņu pielieku tā, lai man netočī pāri malē. Un droši ierakst komentā. Bet šis toču ir. Vadotnē beigās ir tāds maz atskabāra, kas iedurās atvilknē. Tā, lai atvilkne nevarētu pārsvērties, ja viņa baigi augstā vai kā. Un, protams, oriģinālo šablonu es nepirku. Tas burtiski uztaisīja savējo. Un tagad
mēs to smuko atskabārgu var uztaisīt, nu, pavisam vienkārši sekundes laikā. Es zinu, ka izskatās ritīgi profesionāli, bet tā man strādā. Ho, ho, ho! Tu redzēji, cik smuku ir. Nu, bet pat cik mums sērija pa šabloniem, tu vienkārši nevarēji nepieminēt. Ja teorētiski, nu, es te nogriezu līstīts uz 3, tā, lai vieglāk izlikt mūsu pašu fasādītes. Nu, un teorētiski tie arī ir šabloni. Tas, ka mēs ar viņiem taču var izlikt daudz ātrāk fasādes, vai ne? Pasies, kāds mums te taifons ir. Beidzot vasarai kaut kāds normāls negaiss arī. Bet, nu, mums ir palikuši tikai fasādes. Kāpēc mēs viņus skrūvējam vienkārši ar parastam skrūvēm no augšas? Visi ļoti vienkārši. Es negribu, lai no apakšas ir redzams kaut kāds skrūvu galvas. Uz šitām no augšpuses mēs tāpat salīmies virsū uzlīmes. Bet, nu, vispār no iekšpuses, ja tās uzlīmes nebūs redzams, es domāju, tas kalpo tikai kā bonus. Katrā ziņā man tā patīk un es tā daru. Limbergs. Limberga ozols. Šitas te vienbrīd bija tik ejošs materiāls, mēs viņu galdniecībā zāģēja burtiski katru nedēļu. Tagad, kad laika nebija redzēts. Urbioteņķis ir baigi svarīgi pārbaudīt, vai to netrāpjas virsū, plauktam, horizontālam. Jebkurā gadījumā mēs viņus parasti neliek tuvāk pa kaut kādiem 8 vai 10 no gala, nu un vidējās uz šitādu garumu durvi es noteikti gribu ielikt 4. Tā kā 2 būs 10 no gala un 2 pārējās, nu, iet pasīties pie plaukta. Teorētiski jau mēs varētu mērīt tā, kā nomēram, teiksim, šitam skapim abas durvis, pēc tam skapim abas durvis un tad šitam skapim abas durvis, bet gribas tā, lai viņas viss ir universāls un ja nu kas, nu var kaut ko pamainīt. Līdz ar to vajadzētu izpīpot attālums tā, lai viņi sastājās visām durvīm absolūti vienādas, lai mēs pēc vieniem cipariem urbjam pilnīgi visas durvis. Hop, 80 mums nedara, 85 atkal nedara. Tātad 10 un 90 no gala. Nu, un te, protams, atkal nāk palīgā šablons. Ar šito te jūs jau noteikti redzējuši, ka es strādā, un šitas viltnieks praktiski aizvieto to, ka tev ir vajadzīgs milzīgs vertikālais urbs vai speciāls urbs tieši eņģiem. Ar šito tu var burtiski izlīdzēties un ar vienu skrūpistoli izdarīt to pašu, ko ar milzīgu darba galdu. Visi pavisam vienkārši tev ir līnija. Līniju tu noliec tieši pa vidu, nu un viss. Un tev ir gatavs urbums eņģei. Visu un te tā eņģīte perfekti iet iekšā. Vēl, protams, šitam viltniekam ir iespēja, te ir tādi 2 mazi caurumi. Tagad tu esi izurbis savu eņģi, tu noņem no skrūpistoli un uzreiz šitais 2 mazos caurumos ar 2 urbīti var iezeņķēt urbumu priekš skrūvēm. Vēl te ir baigi foršā feature dažādām eņģiem, dažādiem materiālu biezumiem. Teiksim, ja tev sāns ir biezāks, varbūt tev vajag vairāk no malas, tu vari pagriezt arī 3 vai 4 vai 5 vai 6 mm tā, lai tā eņģi vairāk tālāk no malas. Manā gadījumā es viņu uzliku uz 4 un tas priekš manis strādā un tā es praktiski visam arī urbi. Kā arī es savu šabloniņu jau bišķiņu pakrāsojis un tāpēc tā nevar redzēt. Bet te augšā ir skala un rekus skals ir norādīt 0, kas ir centrs, kas sapasēs ar šitām atzīmēm. Vienīgais, ko es ieteiktu, pat cik urbis tomēr ir diezgan liels un viņš ar laiku notrūlinās. Un materiāli mēdz būt dažādi un citreiz viņi iekšēji deformējušies vai arī kaut kādu tukšumu, kaut kas tāds. Vienmēr, kad urbi, skaties, lai apakšā detaļai ir kaut kāds pamats. Šitai gadījumā pārbīd viņu tā vienkārši, lai viņai apakšā ir galds un tu detaļas spiežot nesanāk tā, kā var izlaust kaut ko otrā pusē.
Nu, un otra puse mūsu puzlē ir pavisam vienkārši. Atzīmējam tos pašus attālumus uz malas. Tad ņemam to pašu šablonu, ko izmantojam plauktu turētājiem, un viņam starp šitiem te 32 centriem, un tur vienkārši superīgi var redzēt mūsu atzīmī. Noliekam tieši pa vidu, un gatavs. Un tieši tāpēc es pērku eņģiem planks ar šitām te skrūvēm. Var ņemt ir arī savādāks, ir plasmas tādām ielikām un parastam skrūvēm, ir arī ekscentra skrūve. Bet man patīk, ka es uzreiz varu viņu pataisno pieskrūvēt un gatavs viņu savā vietā. Divi, 3, 4. Jā, durteņa vietā. Jā, šito mēbelīti pabeigt jūs varat redzēt Instagramā, visticamāk arī TikTokā, droši vien arī Facebook lapā es iemetīšu vai kādu bildu vai varbūt video, un visticamāk jūs viņu varēs ieraudzīt ne tikai manā, bet arī citi galvenieki TikTokā. Jebkurā gadījumā šitā epizodē es gribēju vienkārši parādīt, cik principā katrā mēbelē svarīgi šabloni. Un ja tu kaut ko dari vairāk kā vienreiz, tad varbūt ir vērts paskatīties, varbūt ir vērts pašam arī kaut ko uztaisīt. Tāpēc, tu redz, kā viņi visus atvieglo dzīvi, un ka bez viņiem praktiski galdniecībā nevar. Varbūt arī var galdniecībā, bet noteikti ne tāda izmēra darbnīcās, tā kā man ir. Bet jā, reāli interesants projekts, un ir savu knifiņu, ir savs nianses, un redzēs vēl, kā tas viss nostāsies uz vietas. Bet jā, durvis nosēdz viss no augšas līdz apakšai, bet tur skapis dalās daļās, tāpēc, ka viņš vēl jāuznes uz 4. stāvu, un viņš ir kaut kādi 2 centimetri no griestiem. Šitā daļa skapim ir šaurāk, tāpēc, ka te ir ieejas durvis, un šitā te ir platāk, tāpēc, ka, lai iet uz stangas, normāli ir suplēciņi. Un šitas te panels nāks nedaudz uz augšu un noseks pilnīgi viss, tā, lai izskatās viens vesels, un apakšai viests sokolīts. Īsāk sakot, ja tev patīk tas, ko tu redzēji, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajos video. Droši ierakst komentārā, kā tu domā, kā man sanāca izstāstīt par šabloniem, jo šitāds info video apvienotas stāsts, man īsti nav skaidrs, kā to darīt. Bet tu jau saproti, ka mēs mācāmies darot. Uz nākamajiem video mums ir plānā 2 instrumentu apskati. Mums ir jātiek galā siltumu, un jā, man ir šāds tāds interesants idejas, ko mēs varētu uzlabot darbnīcā. Jebkurā gadījumā piesako kanālam, un tā jau redzēs. Tiekamies nākamreiz.